Īsi pirms Kristas un Dāvida kāzu mīlesta viesnīcā atskan šāviens. Eva sasauc preses konferenci, lai paziņotu visiem, ka Dana kādreiz bijusi prostitūta. Zenta palīdz putniņam atklāt, kurš ir nošāvis Grīnbergu. Mareks nolēma aizbraukt no pilsētas, bet viņa plānus maina Danas rīcība. Policija atbrīvo Lidiju, bet Mares spā viņu sagaida nepatīkams pārsteigums. Kā te varbūt tu man vari izskaidrot? Sandija noslēdz līgumu ar Felsenbacheru pēc pirmā datuma, kad stājās spēkā Vilts testaments. Nu labi, bet Lidija taču ir dzīva. Kā tas vispār ir iespējams? Nu redz, ka ir, jo mēs esam šeit, kamēr Vadims diezin, ko dara ar manu viesnīcu. Jābūt ir kādam variantam, ka mēs varam izglābt Mares spā. Mēs nevaram pieļaut, ka tā paliek Vadimam. Es pie tā strādāju, bet šobrīd izskatās, ka vienīgais veids ir iet caur tiesu. Nu, bet vai tas ir slikts variants? Ja tu domā, ka mēs zaudēsim? Es domāju, ka nē, bet man tiesā būtu jāatklāj, ka Sandijai ir psihisks novirzes. Kā viņai tagad ir? Ārsti domā, ka Sandija diez vai jebkad iznāks ārā no psihiatriskās slimnīcas. Viņa esot bīstama apkārtējiem. Nevis esot, bet viņa ir bīstama. Sauc lietas īstajos vārdos, nav jēgas te neko izpušķot. Nevajag visu tā pārspīlēt. Viņi tur ir tikai nedēļu. Viss vēl var mainīties. Bet, kas attiecas uz Vadimu, es iešu ar viņu aprunāties. Varbūt, ka viņš piekritīs kādam kompromisam. Man iet tev līdzi? Nē, es tikšu galā viena pati. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Sveika. Es tevi vakardien visu dienu mēģināju sazvanīt. Dana, kāpēc tu ar mani nerunā? Man neļauj. Tu neļauj ar mani runāt? Ne, man neļauj izmantot mobilo telefonu. Beidz, es neesmu muļķis. Dana, paskaties vismaz uz mani, lūdzu. Man nāk miegs. Kāpēc tu to izdarīji? Dana, es mēģinu tev palīdzēt. Kāpēc tu izdzēri tik daudz miega zāļu? Es netīšām, es pārskatījos. Tad tev tiešām vajag brīles. 20 tabletes izdzert, vienas tabletes vietā. Klau, man nāk miegs, un es gribu gulēt, un lūdzu ej prom un nenāc vairs atpakaļ. Labvakar. Es jums varu palīdzēt aizmest portfelīti. Izskatās, ka tev te patiks strādāt. Jā, ļoti. Es tāpēc saku. Tad iegaume. Nekād neaiztiec manas mantas. Pagaidām man nav pret tevi pretenziju, bet ja tu kaut ko sastrādāsi, izlidosi ne tikai no viesneses. Saprati? Skaidrs, jā. Labi. Kā iet ar manā numura remontu? Labi, mēs tāpēc, ka jūs rīt vakar varat ievākties jau. Labvakar. Izskatās, tā ir taisnība, ka jūs šeit jau dzīvojat. Tik nolaista viesnīca? Nē. Kas tieši šeit ir nolaists? Neviena normāla numura nav.
Tu же обветшалое старье. Varbūt mēs varam aprunāties divatā. Es visas tikšanās plānoju iepriekš. Visu labu. Visu labu, Felsenbacher kungs. Pagaidiet. Jums bez īpašas Felsenbacher kunga atļaujas. Viesnīcā ir aizliegts ienākt. Ko tu iedomājies? Tas attiec uz visiem āboliņiem. Nepateicīgais puika, tu aizmirsi, kas tevi šeit pieņem darbā? Tur jau tā lieta, ka es atceros pilnīgi visu. Ejiet prom. Nekur es neiešu, jo šī ir mana viesnīca. Diez vai Felsenbacher kunga miesasargiem patiks, ka jūs te paliekat. Visu labu! Sveiki, doktor. Sveiki, jūs gribējāt man satikt? Jā, kas notiek ar Danu? Kāds ir viņas stāvoklis? Kad viņa rakstīs ārā? Jūs taču zināt, ka es nedrīkst teikt. Es esmu Danas dzīvesbiedrs. Es taču drīkst zināt kaut ko vairāk. Dzīvesbiedrs? Tad varbūt tiešām jūs varat man palīdzēt. Kā? Dana mēģināja izdarīt pašnāvību. Tas ir fakts. Bet, diemžēl, ja viņa neatklās savus rīcības iemeslus, es būšu spiests iesaistīt policiju. Nē, to jūs nedrīkstat darīt. Es nedrīkstu pieļaut, ka viņi mēģina atkārtot savu pašnāvību. To es nedrīkstu. Labi. Es mēģināšu viņu aprunāties, kaut ko vairāk uzzināt. Es jums ieteiktu pasteikties. Jā, paldies, doktor. Feliksī. Ko? Paglau. Jau tev, kas svarīgs sakāms, ne tagad. Vēlāk, mana laika. Nu, es neaizkavēšu tevi ilgi. Uzrakst man lūdzu rekomendāciju. Ko? Rekomendāciju. Priekš kam? Nu, es negribu te tā lielīties, bet man ir uzradusies viena iespēja uz tādu labāku darbiņu. Nopietni? Nu, ja nu tā ir tava izvēle, zini, kā darīsim? Uzrakst pati. Uz papīra. Pēc tam atnes, es parakstīšu. Ja? Jā. Un es visu varu rakstīt, ko es gribu. Redz, es jau tāpat uzdrukāt neko nevaru. Dators nevarās vaļā. Labi. Tūlīt. Nu, davai. Nē, nu vai es esmu muļķis vai? Šitas ir galīgais krāms. Dana, es runāju ar Zembergu. Arī viņš ir ļoti uztraucies par tevi. Lūdzu, pasaki, kas notiek? Kāpēc tu to izdarīji? Kāpēc tu mani spīdzini? Tev nepietiek ar to, ko tu redzēji internetā. Tev vajag detaļas. Par ko tu runā? Par to pašu. Tu neredzēji? Kas man bija jāredz? Vai tad internetā nav par mani? Nē, nav. Tur kaut kam bija jābūt. Pats izlādējies. Tev ir līdz telefons? Jā, ir. Es atstāju mašīnā. Aiziet pakaļ. Vai varbūt labāk dators? Jā, man ir dators. Labi, bet atnes labāk datoru. Bet varbūt tās tev atnes kaut ko citu vēl ēst. Nē, man neko nevajag. Atnes lūdzu datoru. Ko tu gribi? Parunāt. Man nav laika runāt ātri. Man vajag 10 štukas vismaz līdz rītdienai. Nē. Gribu sēdēt cietumā? Man nav problēma aiznest mentiem ierakstu, kurā tu nogalini manu tēvu. Nomierinies. Tu dabūsi savu naudu, bet es gribu godīgu darījumu. 50% katrai pusē. Nē, es gribu visu. Jā, nu padomā loģiski. Pat pusi no Grīnberga naudas ir tāda summa, par kādu vispār tu pat sapņojies neesi. Cik tas ir? Es nezinu precīzi, jāzvan juristam. Nu, piezvani, paprasti. Tagad. Halo, Valdi? Sveiks, jā. Te Eva Grīnberga. Tu esi ticis galā ar tiem cipariem? Varbūt mēs varētu satikties šodien pēc 2 stundām. Labi, tad Petersona viesnīcā. Jā, bet sarunā piedalīsies vēl viens cilvēks. Labi, tad pēc 2 stundām tiekamies viesnīcas terasē. Pagaidām, atā. Nu, laimīgs? Ļoti.
Prieks par tevi. Tikai nekavē. Mēs negaidīsim. O, Jēzupiņ! Tu redz, kur ir īstais cilvēks īstajam darbiņam. Ko tu man te gribi tagad piešūt? Es tev galdautu, negludināšu. Nu, kādus tev galdautus? Man vajag, lai tu palīdzi rekomendāciju uzrakstīt. Kam? Kam? Nu man? Tu gribi darbu mainīt? Jā. Un tu nebēdājies. Es nekur tālu neiešu, te pat blakus. Labi, ok, bet parasti rekomendācijas raksta priekšnieks. Feliksam pajautā. Nu, viņam tak neveicas ar tiem datoriem. Tagad pat kabinetā lamājās, kas tur vaļā nevers. Viņš teica, viņš parakstīs visu, ko es uzrakstīšot. Palīdzēs. Labi. 2 pankūkas no tevis. Ar biespienu, ar ievārīm, ar ko tu gribēsi. Labi, tā. Ko rakstam? Nu, ko rakstam? Nu, kas tur daudz ko domā? Tu raksti čakla, strādīga, mīl agri celties. Godīga pieraksti. Sveiks, Valdi. Plānu maiņa. Man ir jāsatiek tev pēc 20 minūtēm terasē. Jā, es zinu, ko es tev teicu, bet man ir jāparunā ar tevi divatā. Kad tiksimies, izstāstīšu. Labi, jā, pagaidām. Nu, kas tad tev tik svarīgs runājums ar tavu juristu? Tā, vēl raksti zelta rokas un lakstīgals. Seksīga balss pieraksti. Seksīga balss? Jā. Ko tu uz kabarē gribi dziedāt iet, vai kas? Man liekas, ka pietiekami jau ar šito, kas viss sarakstīts. Nu jā, nu laikam jau. Bet tiešām, nu neviena laba vārdiņa tev vairs neatradīsies. Piedod, es esmu izsmēlis visu savu labo vārdu krājumu. Nu, ko tu man citā valodā jau sāks rakstīt? Nu labi, saprotu, taču tai rekomendācijai jābūt daudz mums ticamai arī. Nu labi, jā, laikam jau, jā. Tā, nu labi tā. Es sūtu uz printeri. Jēzu, paldies tev, paldies. Labi, ņem par Kad labu. es dabūšu to jauno darbu, es par tevi aizlikšu kādu labu vārdu sarunāts. Gribēšu dzirdēt to labo vārdu. Laid mani vaļā. Kā tad? Lai tu aizbēgtu un ieslēgtos numuriņā? Kāpēc runāji ar juristu? Es nerunāju ar juristu, es runāju ar Gati. Tiešām? Nu, tad jau tev nebūs iebildumi tagad doties ar mani uz terasu pasēdēt. Varēs par mani pasmieties, ja pēc 20 minūtēm jurists neatnāks. Man nav laika. Tev nav izvēles. Un ja tu kaut mājienu dos juristam par to, ka viņam man jāmelo, jau rīt sēdēs cietumā. Labi, ejam. Jāni, atvaino, man tiešām ātri jāizskrien uz dāmistabu. Sūdīgi tev. Jāni, man tiešām vajag nopietni. Atstāj somu, telefonu varēs iet. Tā jau man likās. Ejam. Pagūtu tikai vienu to ģelu izdarīt. Bet rītā viss būs štokos. Goč pendeli. Davai. Ko tu tur meklē? Kaut kur stiprāk izstāst, kā Aivars. Priekš sevis viņķeņš vienu nobeidzinājis. Tu papīru atnesi? Jā, man Jēzus palīdzēja. Tā. Kas, tas pa tevi vai? Nu jā, parakstīs. Nu, gan tu sīrupulēji. Nu, Jā. parakst. Tā. Kur tu iesi strādāt, ja nav noslēpums? Nekur. Tur jau tas skaistums, ka nekur. Kā nekur? Es piesakos pie Aivara par sekretāri. Tu nopietni? Kā? Es uzzināju, ka ir konkurss. Man visi papīri ir kārtībā, tu vari pārbaudīt. Un man ir tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem. Es būšu Aivariņam labā roka. Nebūs ne labā, ne kreisā. Viss. Nu, davai. Vai, sapucējies. Nu, pasmaidi vēl. Smaidi pats. Jā, es neesmu nācis te. Labvakar. Klaus. Sveiks. Valdi iepazīsties. Jānis,
Teodora brāļdēls. Nu, varbūt iztiksim bez koķetēšanas un ķersimies pie lietas. Tātad, par cik ir novērtēti vecāžu īpašumi? Un ko un cik manto Eva? Eva nemanto neko. Kā to saprast? Viss, ko Grīnberga kungs jums ir atstājis, ir tikai un vienīgi parāda saistības. Čau! Ko? Kas ir ko? Ko tu vazājas darba laikā apkārt? 10 minūtes tev gaidu. Paga, vispār. Oficiāli tagad ir mieriņa laiks, es nāku uz savu maiņu. Labi, piedod. Stress, nervi pa mutu kā plaukā. Nu, kas ir? Jāzup, es nezinu, ko darīt. Kas ir? Aivars. Man uzticēja pienākumu. Kamēr viņš ir Londonā, lai sameklēju viņam sekretuhu. Ko aizmirsi? Trakses vai. Izsludināja konkursu. Un tu saproti, nāk visādas, bet ar baigām dīvainībām. 10 gabalus. Okay. Un Zentaška šodien kā 11. pieteicās. Zenta pieteicās? Viņa... Tad viņa... Smējuši viens Zentaška labākais variants no viņām visām, saproti. Bet Aivars man no visām parplām izmetīs ārā, ja redzēs Zentu savā kabinetā. Vienkārši tāpēc viņai to rekomendāciju vajadzēja. Okei, labi. Nu, piedot, es nevaru tev nekā palīdzēt. Labi, jāiet, nolaiž tvaiks. Kur uz trendžēru zāli? Piedot, bet nu tur tas kuķis tagad ir. Kas, kliente? Nu, kāda kliente? Nu, tev radniece no Murmanskas. Kāda radniece no Murmanskas? Nu, jauns kuķis tādu, pašpatni diezgan. Ko tu mūli, man? Ko Murmanska nav radinieks? Ko? Nezinu, mēnesi vazājās un ņem trendžēru zāli uz tavu vārdu. Nu, tāds... Kas? Man radinieks Murmanska? Jā. Ko tu man neko neteici? Nu, kā viņi tik pārliecinoši runāja, es domāju, ar mieriņu viss saskaņots. Man jau tā pietiek sūda. Grīnberga kungs visus savus īpašumus bija ieķīlājis. Viņš bija aizrāvies arī ar spekulācijām. Akciju tirgu un gal galā visu zaudēja. Man viņš neko tādu neteica. Bravo. Bravo! Jums abiem vajadzētu teātri spēlēt. Jūs domājat, ka es esmu idiots? Jūs abi esat vienojušies man samalot, ka vecais visu notērējis, lai Eva varētu mantot vienu pati visu. Es par tādām lietām nekad nemeloju. Nu kā tad? Tu vispār esi jurists? Vai kaut kāds bombas, ko Eva izvalkus no kafejnītes miskastes un ieģērbus uzvalkā? Ziniet, ko es neesmu nācis šajien, lai jūs mani apvainotu. Eva, ja kas ir, sazinieties ar mani sekretāru. Paldies. Laimīgi taciņu. Bravo, Jāni. Paldies tev. Tagad tevis dēļ man būs jāmeklē cits jurists. Tu domā, ka es noticēju šitam sviestam? Kā tev varēja būt tāds muļķis? Viņš man galvoja, ka ar mantiskajām lietām viss ir kārtībā. Labi, man vienalga. Ir viņš visu notrietis, nav, man vienalga. Līdz rītdienai tu man samaksās 100 štukas, ja negribi sēdēt cietumā. Kā lūdzu? Tev ir 24 stundas laika. Au, ko tu dari, Juts? Šļuts nost! Ko? Rampājies nost, ka tev saka! Var normāli arī pateikt, nav jāauro. Es tev tūlīt normāli pateikšu, meitenīti. Klausies, te vieta ir tikai viesnīcas klientiem. Skaidrs? Nu, ja tu gribi tā nosargāt savus šiko sporta zāli, tad sākumā atlied tos lokus, kur ielaid man iekšā. Es tev tūlīt atlaidīšu. Kurš tev nokačāja info par mani, ko? Kur tu rāvi, ka es esmu no Murmanskas? Pārdevēja vietējā bodē pateica. Pārdevēja, jā? Jā. Ko viņi tev teica? Nav ko brīnīties. Senkau uz to, senkau uz šito. O? Senkau pirmā brūti pameta un aizbēga ar krievu oficieri, otrā salaidus ar šito te Felsenbacheru. Var paklusēt, ko? Un ko tad tu man izdarīsi? Uzries virsū? Es ienīstu šito pasauli. Jā, ko tu šī tev nodarījusi? Visi grib apšķakarēt, nevienam vairs nevar uzticēties. Nu, es negribu. Tāpēc, ka tu esi kārtīgs cilvēks. Es jau ne par tevi runāju, par sievietēm. Nu, tās ir neatminama mīkla. Vairs nē. Es tagad viņām redzu cauri, es viņu melus pa globalu savožu.
Labvakar. Kā varu pakalpot? Es pirms mirkļa zvanīju par numuriņu. Megija, vai ne? Jā. Jā, pareizi. Tā, sekundī. Tā, piedošanu. Piedošanu. Jā. Atslēdziņa. Varu kaut ko vēl piedāvāt, varbūt spā pakalpojumus vai vakariņas numuriņā vai kompāniju galā. Jokoju. Varbūt jūs zināt, kur es varētu atrast Jāni Grimbergu? Protams, kafejnīcā. Sēž viens pats skumst. Laikam tāpēc, ka nevar jūs sagaidīt. Varbūt jā, tas ir... Taisni. Paldies. Tur būs uzraksts, redzēsiet. Bārmenis kaut kur izgāja. Žēl gan. Es labprāt kaut ko iedzertu. Konjaku? Jā. Bet es labprāt to baudītu kaut kur citur. Piedodiet, tas laikam bija nepiedienīgi. Es vienkārši izšķiros no drauga un man gribēs ar kādu parunāt, bet tas, protams, jūs neinteresē. Pagaidiet, patiesībā man arī vajadzīga ir kompānija. Tad varbūt mēs varam aiziet uz manu numuriņu. Lielāku prieku. Nu labi, ja es tev šeit tā traucēju, tad es varu arī iet prom. Ne tik strauji, meitenīt. Vispirms sapaķos par to, ko tu šajā mēnesī esi sadarījusi. Tev izskatās, ka man ir lieka nauda? Davai! Parunāsim mierīgi. Kā tev sauc? Vārdiņš. Žanna. Aha. Uzvārds? Darka. Ko tu dari? Tu ko vajag darīt? Atdod. Vai tu rimsies? Dod šurp soma. Atdod. Kuķis tāds! Ārē! Dokumentiņš. To mēs lūdzu aizvedīsim uz iecirkti. Ierosināsim lietu par krāpšanu. Liecinieki mums ir, ko tu darīji veselu mēnesi. Tā krāpšana ar nolūku. Tu slodīsies. Vai tu rimsies vienreiz? Kodīs maita tāda. Labi. Labi. Uzvarēji. Ko tu gribi, lai es daru? Man nevajag. Padomāsim, ko ar tevi darīt. Paldies, ka piekritāt atnākt. Man tiešām šovakar negribas būt vienai. Mans draugs ir totāls kretīns. Es vispār nesaprotu, kāpēc es uz tādiem uzķēros. Mani sauc Jānis. Varu uzrunāt uz tu. Ļoti patīkami. Tu, Megija. Jā. Kas par teiksiem? Sarunājam 8, ne tā? Jā, tu piezvanīji policijai? Nē. Var uzelpot. Ok, paldies. Tikai ar vienu noteikumu. Nu? No šī brīža tu strādās par Aivaru Petersonu, privāto sekretāri. Tas ir tas viesnīcas īpašnieks? Tieši tā. Nē, es nestrādāšu. Kas vainas? Pati teica, naudas nav. Un pie kām trenažieru zāle visiem viesnīcas darbiniekiem ir pavelti. Jebkurā laikā. Jā, tas viss, protams, izklausās superīgi, bet es neko nesaprotu no viesnīcām. Viņam būs man jāatlaiž jau pirmajā dienā. Tu man tagad nespraud batonus ausīs. Es tevi iegūglēju, un tur skaidri un gaiši rakstīts, ka tev ir zināšanas viesnīcas un turismu vadībā. Aivars, par šitādu sekretāru būs sajūsma, tic man. Tā. Nu, mēs esam klāt. Tad šī ir tā slavenā Petersona viesnīca, ja? Cik nu slavena? Nu, manā ģimenē ir, teica, vienmēr to slavē.
Tavs tēvs jau visu slavē, pat Anglijas laika apstākļus. O jā, tie gan man nepietrūks. Tā viņš šķiet, ka 4 gadus, kamēr tajā Londonā mācījos, saule uzspīdēja labi 3 reizes. Klausieties, jums te ir kaut kāda elektroniskā reģistrēšanās vai arī administrators nav ieradies? Nu, šoreiz laikam tas otrais variants. Tāpēc tev, kā manam privāta sekretāram, viens no uzdevumiem būs uzmanīt viesnīcas darbiniekus, kamēr es esmu izbraucis. Nav problēma. Nu ko, iesim uz kabinetu un parakstīsim papīrus, lai viss būtu oficiāli. Tur ir rakstīts, ka man ir 3 mēnešu pārbaudas laiks. Tici man, es darīšu visu iespējamo, lai man atlaistu tajos 3 mēnešos. Dari, kā gribi. Es savu uzdevumus esmu izpildījis, pēc manis kaut vai ūdens plūdi. Šeit! Labrīt! Kā atlidoji? Paldies, paldies, labi. Tā, es tev gribētu ar kādu iepazīstināt. Tas ir Kaspars, mans jaunais privāts sekretārs. Nu, un... Privāts sekretārs. Tad es varu doties. Nē, pagaidzi, tas tā mierā. Feliks, kas notiek? Baigā šādi sanākusi. Saproti, es šito foršo skuķi, tā teikt, pieņēmu par tavu privātu sekretāri. Parakstījām līgumu. Tu arī parakstīji ar Aivaru līgumu? Kā tev sauc? Mēs vēl nepaguvām, un man sauc... Ne, nav svarīgi. Nu, tad jau, acīm redzot, skuķis būs tavu privātu sekretāri, ne? Visu Marespā darbinieku vārdā mēs jūs sveicam kā jauno viesnīcas īpašnieci. Lūdzu! Paldies, es pat nezinu, ko teikt. Kaut kur starp lasītām rindām esam vieni un debesu